Es esmu Inga Rīmpāte no Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes. Un šī projektā galvenais mūsu uzdevums ir tātad strādāt ar gruntsūdeni un saprast šīs te gruntsūdens regulēšanas iespējas. Bet viens, ko mēs esam līdz šim sapratuši, ka ja mums ir ļoti liela pieredze pētījumos tieši meliorācijā, kā mēs varam nosisināt teritorijas un kā pārvērst, teiksim, tādi pārmetru teritoriju par viļņojošu drubu, tad tajā otrā virzienā tie pētījumi ir diezgan tādi sadrumstaloti, viņi nav bijuši mērķiecīgi, kā mēs varam tagad to, ko mēs jau esam pārvērtuši par šo viļņojošo drubu, tagad atgriezt atpakaļ un tajos dabiskajos apstākļos. Un mums Latvijā ir tā, es sapratu. Es pat priecāju. Mums Latvijā tātad ir šī te gruntsūdens līmeņa regulēšana ir kritiska, jo mums katru gadu ir nokrišņi par 200 mm vairāk nekā mums ir iztvaikošana. Tas ir Latvijā vidēji. Tas nozīmē, ka ja mēs neregulējam, tad mums katru gadu uzkrājās 20 cm ūdens, kas, ko mēs redzam, tad reizēm liekas, ka gruntsūdens lien ārā no zemes, bet faktiski tas ir klimata un šo te hidroloģiskā ciklu rezultātā veidojās. Un, protams, gruntsūdens un ūdens kā tāds ir galvenais faktors segēmisiju veidošanās procesos, jo sausā substrātā tātad nenotiek nekādas aktivitātes un sadalīšanās process nenotiek. Savukārt, ja ir atkal ļoti pārmitrs, tad pārslēdzās no nitrifikācijas procesi, pārslēdzās uz anaerobiem procesiem, un tad mums veidojas metāns, un kā to visu sabalansēt pie dažādiem šiem te gruntsūdens regulēšanas tiem scenārijiem, tas tad būs arī mūsu uzdevums, ko mēs noskaidrosim. Mums ir paredzēts 3 gadu garumā veikt šos te pētījumus. Kā jau Andris minēja, mums pietrūks šīs te informācijas gan dienvids griezumā, gan arī tādā jau stundu griezumā, lai mēs saprastu, kā šīs te grunts reaģē uz nokrišņu šiem te notikumiem un tālāk, kā attīstās šī te iztvaikošana. Un, protams, ka šis viss ir arī saistīts ar tālāk šo te kūdras mineralizāciju un kopējo šo te rekultivācijas pasākumu efektivitāti. Un šajā te projektā tātad mums ir paredzēti demonstrāciju objekti. Mēs arī kopā ar Normundu vedam sarunas ar kūdras industrijas pārstāvjiem, kuri būtu ar mieru jau esošos te rekultivācijas projektus arī demonstrēt, parādīt citiem un arī ļaut mums monitorēt šo te ūdens līmeni un skatīties, kā mēs varam šo te visu stabilizēt sezonālā griezumā un arī salīdzināt ne tikai ar šīm te nosinātajām platībām, bet ir plānots arī vienu tādu masīvu pētījumu veikt tieši neskartajā kurva daļā, kur tātad mēs varēsim dabūt šo te referenci, kāda ir tad šī te dabiskā gan ūdens līmeņa svārstība, gan arī šo te gāzu apmaiņa. Un tad pie demonstrējumu principiem, tātad primāri mums ir ūdens kvantitāte, kas ir ūdens apjoms, kas veidojas gan gruntsūdens līmeņu apjomā, gan arī notecis apjomā no mazākas vai lielākas šīs te teritorijas, un arī tiks monitorēta ūdens kvalitāte. Īpaši uzsvaru mēs liksim tieši uz izšķīdušo organisko vielu, kopējo organisko vielu ūdenī un arī kopējo slāpekli fosforu, lai mēs redzētu to kopainu, kas tālāk arī palīdzēs šo te modeļu izveidē. Un, protams, paralēli arī notiks šie te segēmisiju mērījumi,
Mēs esam paredzējuši arī veikt mērījumus dienas griezumā, lai mēs redzam, kāda ir šī dienas dinamika visām šiem 3 seg emisiju veidojušām gāzēm. Un tātad tai rezultātā tiks sagatavoti šie piemērotākie rekultivācijas scenāriji, kur jau tiks izvērtēta gan šī ūdens līmeņa, gruntsūdens līmeņa mainība, gan arī no seg emisiju viedokļa, kuras tad ir labākie šie rekultivācijas scenāriji, un daļais ieguldījums arī seg emisiju inventrācijas uzlabošanā un arī līdz ar to kopējo klimata šo izmaksu samazināšanā. Es tā ļoti ātri, jums laiks ir ļoti ierobežots. Vairāk mēs varēsim jau nākamgad pastāstīt seminārā par to, kādi mums jau ir tie pirmie rezultāti. Un, ja ir jautājumi droši, tad var rakstīt e-pastu.